Salutoģenēze ir sistēma, kas palīdz dzīvot, ja cilvēkam jārēķinās ar iedzimtām vai iegūtām traumām un zaudējumiem, fiziskiem vai mentāliem. Salutoģenēze palīdz uzsākt patstāvīgu, no citiem neatkarīgu dzīvi. Metodes pamatā ir idejas, ko intuitīvi pielietojuši daudzi slimnieki un viņu tuvinieki. Taču salutoģenēze ir šīs zināšanas apkopojusi un padarījusi pielietojums ne tikai tiem, kas grūtās vai traģiskās situācijās izrādījušies īpaši motivēti, bet ikvienam. Pats vārds salutoģenēze ir tā kā saliktenis. Ja mēs viņu sadalām pa sastāvdaļām, tad saluto ir veselība un ģenēze ir izcelsme. Un jēdziens kopumā nozīmē to, kur ņemt resursus, kas tev ir, lai būtu tava veselība. Nevis domāt par to, ja tev ir slimība, kas būtu jādara, lai tev tās slimības nebūtu. Velk uz priekšu kā grūtību pārvarēšana. Ja? Saka, katras grūtības ir tā kā mācība. Ja, lai kaut ko sasniegtu. Drīzāk jāsaka tā, ka absolūta laime un eiforija, ja, tā ir bremze. Jo tad tu tā kaifo par to visu, tu to izjūti un tu zaudē ko? Tu zaudē modrību. Ja lakstiegala uz krūma dzied, skaļi dzied, viņa nepamana aizrausies ar savu dziesmu, nepamana kaķu un cauri viss beidzies. Ja. Tad, kad tomēr ir jāpārvar tās grūtības, tad ir tā kustība uz priekšu. Patstāvība bērnam, viņš to iegūst caur savu mēģināšanu un caur savām kļūdām. Ir situācijas, kad bērniem vai pieaugušiem ir šīs īpašās vajadzības vai individualitāte, kad viņi reāli nav ķermeņa daļas vai, piemēram, kustību traucējumi un tā tālāk. Blakus vienalga ir aprūpētājs, vai tā ir māte, tēvs vai kāds cits aprūpētājs. Un atkal šie aprūpētāja daļa ir tā, kurš vēro, skatās un ļauj darīt. Un ja mēs esam vispār pie veselā saprāta, ja, tad mēs taču redzam, ka viņš varēs sasniegt to, viņš izdarīs. Ļoti labs piemērs ir viena pacienta no Zviedrijas, kuriem tiešām ir fiziski, ķermeniski lieli defekti. Viņa pati teica, ka viņas mamma savulaik, kad viņa vēl bija zīdainis, viņai ir tikai pusotra kāja, viena pilna kāja un viena līdz pusē roku nav vispār. Kad mamma agrīni sēdējusi uz savām rokām virsū un raudājusi, lai nepalīdzētu, lai noturētu sevi krēslā, lai ļautu viņai darboties. Ja mēs esam auguši zināmu, ļoti lielu laika posmu situācijā, kad mēs noliedzam visu to un neredzam to, kas ir savādāks, ka visiem jābūt ir absolūti vienādiem, tad mums ir kavēta šī drosme, varētu teikt, vai spēja, jau, manuprāt, kļūst labāk ar to, kad mēs domājam līdzi. Es nezinu, gadus 30 atpakaļ, kā tas būtu izskatījies, ja dzieda koris un viena dalībniece, piemēram, sēž ratiņos, kaut kas neiespējams. Ja? Tātad šī iemācītā, iegūtā, jeb tajā mirklī definētā pareizība un nepareizība. Pašu cilvēku izdomāta. Mums ir tik daudz sociālie darbinieki, kuriem būtu jādod padoms vecākiem, kur ir izmisumā, ko darīt. Iesakiet sociālie darbinieki vecākiem, pamēģiniet sportu. Es domāju, ka viņam ir viss iespējams. Pirmkārt, ir iespējams ļaut tam bērnam izgāzties no ratiem ārā, kā es redzēju pēdējā seminārā. Ka bērns tiek turēts, iespundēts tā viņa sēdeklītī. Pat ne bērns, viņam jau bija 18 vai vairāk gadi, dažādi vecumi. Un kad atļauj viņam izkrist, atļauj viņam gulēt zemē, izstiepties, rāpot, tur ir dažādas virsmas, novilkt zeķes, zābakus un gulēt plikam, vienalga, kāda bija tā invaliditāte mazdārziņa zālē, un baudīt sauli, vasaru un zemes terapiju. Kaut vai tāda elementāra lieta. Un vecāki neuzdrošinās. Es saku, kāpēc tu neļauj viņam gulēt zālītē? Vai plūkt pienenes, kas ir sīkās muskulatūras, pilnīgi tāda darbināšana un pīt vainagdziņu vai lasīt čiekurus vai, nezinu, vai sliekas vai skaitīt, cik tur ir pupas izdīgušas dobē. Viņam iekodīs ērce, viņš sasmērēsies, būs augsts, nav zibens bijis. Un turpat nevajag nekādas zinātnieku pētījumus un grāmatas. Es kā mamma, es darītu visādas trakulības, lai tas mans bērns atrastu savu ceļu, kā atgriezties
tādā normālā dzīves ritmā. Es esmu pieredzējis, ka sporta aktivitātes un kustības un tāda daudzīšanās un trakošana un priecāšanās arī tai savā nespējā vai tai savā atlikušajā spējā, kas tev ir no visiem 100%, ka tas dod dažādus pārsteigumus. Kāpēc jūs to nedariet? Tāpēc, ka baidās, tāpēc, ka domā, ko par mani domās, kā es izskatīšos, vai tas nenodarīs pāri bērnam. Bet, ja ir tik slikti, ka vairāk nav kur iet, tad vajag darīt kaut ko pavisam neordinālu, ko salutoģenēze piedāvā. Atļaušanās salutēt dzīvē ar visām neierastajām darbībām, ko mēs darām.